Es jūs iepazīstināšu ar grupas līgo dalībniekiem. Lūk, vīrs, krūtē, spēlē, kā jūs domājat, kā sauc šo lielo instrumentu? Pneumatiskais bass, vai ne? Tāds visāk Kornelis. Nu, gandrīz tā. Tātad tuba Helmut Schemmelis. Lūk, vīrs, nemazīš, kas spēlē instrumentu no Dienvidamerikas un no citiem kontinentiem. Tas ir Pēteris Šķēlē. Es jums sāku priekšā nākošo vīru. Ir bungu komplekta Jānis Zalītis. Jūs jau zināt, kādam ir arī jāstrāpē ģitāra. Un ģitāra tāpat kā 35 gadus atpakaļ, kā arī šī 1000 gadē Pētera Lambaņa pārziņā. Un tad es vēl gribēju pateikt, mums nav tā, ka mēs tikai vienu instrumentu spēlējam. Lūk, šis vīrs, kas spēlē pneumatisko basu, viņš šovakar spēlēs arī blūmīzeri. Un jūsu pavēlīgais kalps Staigā akordeonu Jānis Rikis. Absolūtā domašana. 1, 2, 3. Pāri stepēm un Krievijas purviem, Latvijas zobens uz uzvaru trauc. Pāri ciemiem un austrumu sāčām, Karubsaka valsts cīņā mūs sauc. Pāri ciemiem un austrumu sāģām, Karubsaka valsts cīņā mūs sauc. Vari aizmirst visus virs zemes, vari aizmirst zvaigznes kā mirts, tikai Latviju dzimteni savu, Latvijas mīlēs līdz apklusīs sirds. Tikai Latviju dzimteni savu, Latvijas mīlēs līdz apklusīs sirds. Volgai un Urālu kalniem, pāri taigai vējš vientuļš, kur skrien, pretī nainieku slakavu pāriem, droši Latvija ar zobenu ej. Pretī nainieku slakavu pāriem, droši Latvija ar zobenu ej. Kādreiz attausīs uzvaras dienām, kādreiz sabruk šis sarkanais draugs.